vairāk runāšu par affiliate marketingu, bet pirms es to sāku, tāda neliela atkāpe varbūt. Mēs runājam šodien par SEO, par sociālo mārketingu, par visādām citām lietām. Un kā mēs paši jūtam, ka mēs zinām vienu jomu, varbūt jautājam par citu. Un cik ideāli būtu tas, ja kāds varētu visus šos veidus, sākot no video mārketinga, maksa par klikšķi un tā tālāk darīt jūsu vietā. Un te ir ideāli, kur affiliate mārketings jums varētu palīdzēt. Es arī runāšu par mazajiem projektiem, teiksim, kas nav mega kompānijas, kur nav miljoni, teiksim, reklāmai un tādām lietām aizmugurē. Un, teiksim, arī varbūt mazliet rosināt uzņēmēju darbību un jaunas idejas, ar ko mēs varam, teiksim, ko mēs nevarētu realizēt Latvijā, bet ko mēs, teiksim, varam tirgot ārpus mūsu valsts robežām. Tātad par pašu prezentāciju ievadā. Kas ir mazie projekti un kā tie kļūst lieli? Pirmkārtām jau viņiem tie nav budžeta, viņiem nav milzīgi darbinieku skaits. Teiksim, ja mēs iedomājam, ka mēs gribam veiksmīgi tur online mārketinga kampaņu, tad mums vajadzīgi tur visādi speciālisti un tā tālāk, kas varētu maksāt daudz naudas, bet tas nav nepieciešams. Kā arī princips tāds, ka maksā tikai par padarīto darbu. Nav tā, ka mums uzreiz jāpērk. Pieņemsim, mēs Latvijā sākam internetu veikalu, ka mums ir jāsāk ar minibusu iegādi, telpu īri un, teiksim, jāņem milzīgs kredīts bankai, un mēs neesam droši, vai tas viss aizies. Šajos modeļos tas ir daudz jau izmaksu ziņā efektīgāk. Ko tad internets sniedz maziem uzņēmējiem? Tas ir pirmkārt jau tas, ka ļoti lēti ieeja tirgu. Teiksim, jums nav jāatver katrā pilsētā filiāli, jāalgo 5 darbinieki, kas varētu izmaksāt daudz naudas, lai uzsāktu biznesu. Tā vietā mēs izmantojam internetu un iegūsim, pateicoties affiliate marketingam, diezgan līdzīgu efektu. Un droši vien tagad domājat, ko te pārdot, teiksim, šajos starptautiskajos tirgos. Un, teiksim, ja labi, ja jums ir pašam savs produkts, bet bieži vien, ko jūs varat veikt, jūs varat paņemt citu produktu un pārbrandot. Jums ir labākas idejas, jūs viņu varat iepakot skaistāk un pārdot arī dārgāk. Un, teiksim, vienkārši iziet uz to, ka jūs turaties pie stipra internetu mārketinga, jūs varat sekot trenda produktiem, teiksim, noteikti Amerikā kaut kas ir jauns un interesants, un jūs ātri reaģējot arī varat izveidot produktu un realizēt veiksmīgu online mini-brandu. Un ja agrāk mēs domājām, ka veiksmes formula, teiksim, jāatrod tirgus, un tad jāpiedāvā produkts, ko viņi grib, te patiesībā es varētu vēl to mazliet palabot, un komisijas jāliek, labas komisijas klāt, jo labs produkts ir viena lieta, bet, teiksim, ja produkta īpašnieks nav gatavs maksāt labas komisijas, varētu būt, ka tas produkts arī stagnēs. Protams, viņš var izmantot citus kanālus, viņam ir budžets, bet, ja runājam par affiliate marketingu, tad veiksmes formulā vēl jāliek klāt ir labas komisijas. Tagad par pašu globalizāciju un internetu. Protams, visiem zināms, ka informācijas apmaiņa tagad ir neierobežota. Mēs varam lādēt video, visādas komentārus, kas agrāk varbūt pirms 5 gadiem nebija iespējams. Tagad tas ir iespējams globāls, visi ir internetā, visi meklē, visi interesantas jaunas lietas. Tagad arī norēķina sistēmas. Tā pašā Latvijā mēs varam norēķināties ar PayPal, kas vēl nebija, man liekas, 2 gadus atpakaļ. Arī tās pašas kartes tagad visiem ir gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Tas viss ļoti daudz palīdz. Tāpatās arī loģistika. Tie paši starptautiskie kurjeri pastas, un viņiem gan cenas ir kritušās diezgan daudz, gan arī, kā saka, viņi arī piegādā dažādās valstīs, kā arī ir iespējams īrēt pakalpojumu sniedzējus. Jums produkts var atrasties Amerikā, un katru reizi, kad jums ir klients, jūs sakiet amerikāņu kompānijai, nosūtiet man, teiksim, tādu un tādu produktu, tādu un tādu adresi. Reāli jums pašam nav vajadzīgs nekādas noliktavu vai kaut kas tam līdzīgs. Protams, globāli klientu tīkls un, teiksim, kā arī iepriekšējās prezentācijās mēs redzējām, ka internets attīstās strauji aug, cilvēki paliek aizvien aktīvāki arī iepirkšanās ziņā, un līdz ar to atkal tas ir tirgus, ko jūs varat mērķēt. Un nelimitēta talanta piedāvājums ir tas, ka jūs varat dabūt labākos SEO speciālistus Indijā par $300 mēnesī, kamēr Latvijā varbūt tas jums maksās tik, vai arī, teiksim, labāko dizaineru, kas, teiksim, tajā nišā specializējās, kurš māca labus sales letterus rakstīt, kas varbūt nav vienā vietā populārs, bet, teiksim, ja uz Amerikas tirgu,